Pausei. Visums ir bezgalīga un noslēpumaina vieta. Gadsimtiem ilgi cilvēki varēja tikai skatīties uz zvaigznēm un brīnīties. Tad nāca zinātniskā revolūcija, un līdz ar to jauns veids, kā izprast pasauli. Šīs revolūcijas centrā bija diferenciāli rēķini, matemātiska valoda, kas ļāva mums aprakstīt pārmaiņas un kustību. Diferenciāla rēķinu pamatteorēma savieno atvasinājumu ar integrāli. Šī teorēma atklāja visuma noslēpumus, paredz planētu kustību un galaktiku uzvedību. Iedomājieties, ka jūsu rokās ir vienādojums, kas apraksta, kā gravitācija veido pasauli. Tas ir spēks, ko mums sniedz diferenciāla rēķinu pamatteorēma. Diferenciāla rēķinu pamatteorēmai ir divas daļas, katra kā atslēga uz istabu, kas pilna ar visuma noslēpumiem. Pirmā daļa atklāja pārsteidzošu saikni starp atvasinājumu un integrāli. Atvasināt ir kā uzņemt momentu uzņēmumu pārmaiņām. Tas mums pasaka, kā lielums mainās noteiktā laika momentā. Integrēt nozīmē summēt izmaiņas laika gaitā. Atrast laukumu zem līknes ir kā atrast funkcijas primitīvo funkciju. Tagad mēs ieejam otrajā istabā, kuru atslēdz diferenciāla rēķinu pamatteorēmas otrā daļa. Šī daļa sniedz mums spēcīgu instrumentu noteikto integrāļu aprēķināšanai. Atcerieties, ka noteiktais integrāls attēlo laukumu zem līknes starp diviem konkrētiem punktiem. Otrā daļa saka, ka mēs varam atrast šo laukumu, novērtējot primitīvo funkciju šajos divos punktos un aprēķinot starpību. Vairs nav jātiek galā ar rīmaņu summām vai ģeometriskām aproksimācijām. Tas ir kā burvju formula, kas mums acumirklī sniedz atbildi. Atgriezīsim šīs abstraktās idejas atpakaļ uz zemes, burtiski ar konkrētu piemēru. Iedomājieties izpletņlēcēju, kas lec ārā no lidmašīnas. Izpletņlēcējam krītot zemes virzienā, viņa ātrums palielinās gravitācijas dēļ. Mēs varam izmantot diferenciāla rēķinu pamatteorēmu, lai atbildētu uz būtisku jautājumu. Kādu attālumu izpletņlēcējs ir nokritis pēc noteikta laika? Vispirms mums jāzina izpletņlēcēja pātrinājums, kas būtībā ir gravitācijas pātrinājums, aptuveni 10⁸ metri sekundē kvadrātā. Integrējot pātrinājuma funkciju, mēs iegūstam ātruma funkciju, kas mums pasaka izpletņlēcēja ātrumu jebkurā laikā. Pēc tam, integrējot ātruma funkciju, mēs iegūstam pozīcijas funkciju, kas mums pasaka izpletņlēcēja augstumu jebkurā laikā. Lai atrastu attālumu, ko izpletņlēcējs ir nokritis pēc noteikta laika, mēs vienkārši aprēķinām pozīcijas funkciju sākotnējā laikā, kad izpletņlēcējs izlēca, un beigu laikā, laiks, par kuru mēs vēlamies uzzināt attālumu, un aprēķinām starpību. Šī ir diferenciāla rēķinu pamatteorēma, otrā daļa – darbībā. Tā ļauj mums atrisināt reālas pasaules problēmu eleganti un precīzi. Diferenciāla rēķinu pamatteorēmas pielietojums sniedzas daudz tālāk par brīvo kritienu. Tas ir stūrakmens fizikā, inženierzinātnēs, ekonomikā un daudzās citās jomās. Inženieri to izmanto, lai projektētu visu, sākot no tiltiem un lidmašīnām līdz viedtālruņiem un medicīnas ierīcēm. Ekonomisti to izmanto, lai modelētu tirgus tendences, prognozētu ekonomiskos rezultātus un optimizētu resursu sadali. Fiziķi to izmanto, lai pētītu debesu ķermeņu kustību, subatomisko daļiņu uzvedību un paša laiktelpas auduma dabu. Teorēmas spēks slēpjas tās spējā savienot bezgalīgi mazo ar makroskopisko, sasaistīt momentānās izmaiņu ātrumus ar kopējo uzkrāto izmaiņu. Tas padara to par neaizstājamu instrumentu, lai izprastu un modelētu dinamiskas sistēmas, sākot no cilvēka ķermeņa līdz pat pasaules ekonomikai. Ļoti reālā nozīmē diferenciāla rēķinu pamatteorēma ir loks uz to, kā darbojas visums. Diferenciāla rēķinu pamatteorēmas atklāšana bieži tiek piedēvēta Seram Izakam Ņūtonam, angļu ģēnijam, kurš radikāli mainīja mūsu izpratni par gravitāciju, optiku un matemātiku. Leģenda vēsta, ka Ņūtonam viņa eureka moments pienāca sēžot zem ābeles un vērojot, kā ābols nokrīt zemē. Šis šķietami ikdienišķais notikums izraisīja dziļu atziņu, ka tas pats spēks, kas pievelk ābolus pie zemes, pārvalda arī planētu un pavadoņu kustību. Ņūtons saprata, ka gravitāciju, lai arī neredzamu, var aprakstīt matemātiski. Viņš izstrādāja savu universālās gravitācijas teoriju, kas apgalvo, ka katrs objekts visumā pievelk visus pārējos objektus ar spēku, kas ir proporcionāls to masu reizinājumam un apgriezti proporcionāls attāluma kvadrātam starp to centriem.
Šī revolucionārā teorija, kas izteikta elegantos matemātiskos vienādojumos, sniedza vienotu skaidrojumu debesu ķermeņu parādībām, kas gadsimtiem ilgi bija mulsinājušas astronomus. Pausetrv. Kamēr Ņūtons Anglijā attīstīja savu diferenciālu rēķinu, vācu matemātiķis un filozofs vārdā Gottfrieds Wilhelms Leibniz neatkarīgi nonāca pie līdzīgiem secinājumiem. Leibnica pieeja diferenciālu rēķiniem nedaudz atšķīrās no Ņūtona pieejas, bet abi vīrieši atzina dziļo saikni starp atvasināšanu un integrēšanu. Leibniz tiek uzskatīts par integrālzīmes ieviesēju, kas joprojām tiek izmantota šodien, un par sistemātiskākas diferenciālu rēķinu pieraksta izstrādi. Viņš sniedz arī nozīmīgu ieguldījumu filozofijā, loģikā un datorzinātnēs, un viņš izgudroja skaitļošanas mašīnu, kas varēja veikt aritmētiskās un loģiskās darbības. Ņūtona un Leibnica vienlaicīgā diferenciālu rēķinu attīstība ir apliecinājums matemātiskās patiesības universālajai dabai. Tas liek domāt, ka šīs pamatidejas ir ieaustas pašā realitātes audumā, gaidot, kad tās atklās spožu prāti, laikā un telpā. Pausē, tu griesinese. Diferenciālu rēķinu pamatteorēmas atklāšana izraisīja revolūciju matemātikā un zinātnē. Tā sniedza jaunu un spēcīgu instrumentu kopumu, lai izprastu pārmaiņas, kustību un uzkrāšanos. Fiziķi tagad varēja precīzi aprakstīt šāviņu trajektorijas, šķidrumu plūsmu un planētu kustību. Inženieri varēja projektēt efektīvākas mašīnas, būvēt izturīgākas konstrukcijas un atrisināt sarežģītas problēmas, kas bija samulsinājušas viņu priekšgājējus. Diferenciālu rēķinu ietekme sniedzās daudz tālāk par zinātni un tehnoloģijām. Tā ietekmēja tādas dažādas jomas kā ekonomiku, bioloģiju un socioloģiju, sniedzot jaunus veidus, kā modelēt sarežģītas sistēmas un prognozēt to uzvedību. Pasaule vairs nebija statiska un nemainīga vieta. Tā bija dinamiska un pastāvīgi mainīga sistēma, kuru pārvaldīja matemātiski likumi. Diferenciālu rēķini deva mums atslēgas, lai atslēgtu šos likumus, atšifrētu visuma valodu un atklātu tā noslēpumus. Tā bija dziļa perspektīvas maiņa, kas turpina veidot mūsu pasaules uzskatu arī šodien. 9. daļa – ārpus mācību grāmatas. Diferenciālu rēķinu pamatteorēmas skaistums slēpjas ne tikai tās praktiskajā pielietojumā, bet arī elegancē un universālumā. Tā atklāja dziļu saikni starp šķietami atšķirīgiem jēdzieniem, parādot mums, ka visums ir savstarpēji saistīts veidos, ko mēs nekad nebūtu varējuši iedomāties. Tas mums atgādina, ka matemātika nav tikai formulu iegaumēšana vai vienādojumu risināšana. Runa ir par pamatprincipu izpēti, kas pārvalda realitāti. Runa ir par slēpto modeļu un sakarību atklāšanu, kas slēpjas aiz fiziskās pasaules sarežģītības. Diferenciālu rēķinu pamatteorēma ir apliecinājums cilvēka zinātkāres un atjautības spēkam. Tas ir atgādinājums, ka mēs varam izprast pat visabstraktākās un izaicinošākās idejas, un ka zināšanu meklējumi var mūs novest pie dziļas izpratnes par visumu un mūsu vietu tajā. Pausē. 10. daļa – diferenciālu rēķinu spēks. Diferenciālu rēķini, bruņot ar pamatteorēmu, ir kļuvuši par zinātnes un tehnoloģiju valodu. Tie dod mums spēku modelēt un prognozēt sarežģītu sistēmu uzvedību, sākot no cilvēka šūnas sarežģītā darbības mehānisma līdz pat visuma plašumiem. Aplūkojiet planētu un pavadoņu sarežģīto deju, to orbītas, kuras veido neredzamā gravitācijas roka. Diferenciālu rēķini ļauj mums aprēķināt to trajektorijas ar neticamu precizitāti, prognozējot Saules aptumsumus un planētu konjunkcijas gadsimtiem iepriekš. Vai arī aplūkojiet superskaņas lidmašīnas projektēšanu, kas šķeļ gaisu ar minimālu pretestību. Diferenciālu rēķini palīdz inženieriem optimizēt spārnu formu, nodrošinot vienmērīgu gaisa plūsmu un degvielas efektivitāti. No mazākā mikročipa līdz augstākajam debeskrāpim diferenciālu rēķiniem ir izšķiroša loma mūsu tehnoloģiskajā attīstībā. Tas ir klusais spēks aiz neskaitāmiem jauninājumiem, kas veido mūsu moderno pasauli. 11. daļa – jauna perspektīva. Diferenciālu rēķinu pamatteorēma nav tikai matemātisku uzdevumu risināšana. Runa ir par to, kā mēs redzam pasauli. Tā mudina mūs ieskatīties dziļāk par virsmu un iedziļināties pamatprincipos, kas pārvalda visumu. Tā mums māca, ka pārmaiņas nav haotiskas, bet gan seko paredzamiem modeļiem, kurus var aprakstīt matemātiski.
Šī jaunā perspektīva ļauj mums novērtēt eleganci un kārtību aiz šķietami sarežģītās fiziskās pasaules. Tas dod mums iespēju uzdot dziļākus jautājumus, meklēt sakarības starp šķietami nesaistītām parādībām un paplašināt cilvēku zināšanu robežas. Tāpat kā teleskopa izgudrojums radikāli mainīja mūsu skatījumu uz visumu, diferenciālu rēķinu atklāšana radikāli mainīja mūsu skatījumu uz matemātisku visumu. 12. daļa – kosmosa valoda.